klusi zaļā, viens kopīgs pulsnus ir, viens ritms darba gaitās, kaut veidi dažādi. Ik latvietis nu skaitās ar tautas locekli. Viens ritms darba gaitās, kaut veidi dažādi. Ik latvietis nu skaitās par tautas locekli. Nav viens vairs otram īstams, es vienots tautas spēks, un vienotiem nav īstams par baigais kararēks. Tad ejam ceļu vienu, un mērķis sasniegts kļūs, lai slavējam to dienu, kas apvienoja mūs. Tad ejam ceļu vienu, un mērķis sasniegts kļūs, lai slavējam to vienu, kas apvienoja mūs. Tad ejam ceļu vienu, un mērķis sasniegts kļūs, lai slavējam to vienu, kas apvienoja mūs. Labvakar, labvakar, godātie klausītāji! Radio Merkurs Viļņos skan biedrības latvietis raidījums Būt latvietim. Šovakar Radio Merkurs studijā mums viese Liene Apina. Labvakar! Liene, mēs šodien gribētu parunāt par vārda brīvību, par to, kurp tas viss dodas, cik ļoti var vēlas ierobežot vārda brīvību dažiem un atļaut to citiem, un tāds konkrēts gadījums arī būtu laikraksts DDD lieta. Kā tev liekas, kāpēc šobrīd vārda brīvība vieniem tiek atļauta pilnīgi brīvi, un citiem tā tiek tomēr liekta? Vai vismaz to mēģina liekt? Domāju, ka atbildi ir slēpjās tajā vārdā. Kas ir šis vārds, ko grib pateikt, un ja ir kādi cilvēki, organizācijas, laikraksti, mēdīji, kuri saka nepareizos vārdus, varai nepareizos, netīkamos, sistēmas drošību, iedragājošo vai melus atklājošie vārdi, tie tiek aizliegti. Un tajā brīdī vārda brīvība, vismaz attiecībā pret šiem cilvēkiem, šo cilvēku grupu vai patiesība arī beidzās. Un tad ir tā otra puse, ko es varu nosauktu kā tādus galmu klaķierus vai galmu svītu. Tiem ir atļauts, jo viņiem ir parādīts, tagad aplausi, tagad bišķiņ jūs drīkstat mūs pabārt, ko viņi saskaņot arī dara. Un tāpēc viņiem ir šī vārda brīvība. Man gan jāsaka, ka viņiem nav šī vārda, jo man žēl šo cilvēku, kuri kalpo sistēmai, šai netaisnīgajai sistēmai. Žurnālisti, kuri baidās runāt par lietām, kas patiešām ir svarīgas latviešu tautai, Latvijai, un es domāju arī visai pasaulē. Bet vai visi tikai baidās? Droši vien, ka vairs nebaidās, kā lai saka, tie, kuri, vai es pareizi sapratu, vai tu jautā man, vai tie, kuri runā par labu sistēmai, vai ka tie baidās? Ja varbūt var precizēt to jautājumu. Es domāju tā, ka mums tas padomju cilvēku veidošanas process, manuprāt, pēc Latvijas neatkarības atgūšanas īsti jau nemaz tā nebeidzās. Jo tas padomju cilvēka, tas vīrus, tas jau turpināja izplatīties. Un šobrīd ir izauguši pat arī žurnālistiem, jaunu žurnālistu paudzi, kuri varbūt uzskata, ka tas ir normāli dziedāt līdzi. Nē, viņi patiešām, es domāju, ka liela daļa no viņiem patiešām domā, ka mēs, gan biedrība Latvietis, gan Latvijas Nacionālā fronta un laikraksts DDD,
ka mēs esam ekstrēmisti, naida kurinātāji, ka mēs esam nepareizi, ka mēs šķēļam cilvēkus. Es domāju, ka liela daļa no tiem, kas darbojās šajos varai tīkamajos mēdījos, patiešām tā arī domā. Un, jo viņiem jau es neteiktu, vai no bērnu kājas, bet visnotaļ skolā, augstskolā tas tiek iepotēts, ja? Kas ir pareizi, kas ir nepareizi. Un tā lielākā, manuprāt, pretruna ir tajā, ka šie cilvēki kliedz par vārda brīvību, viņi uzstājās par kā demokrātijas aizstāvji, tajā pašā laikā ir pirmie, kuri apkaro vārda brīvību. Ja es varu atgādināt, tad mums bija tāds skandalos integrācijas lietu ministrs Nils Muižnieks, pateicoties kuram arī tika uzsākta krimināla lieta pret laikrakstu DDD, un viņš nodemonstrēja fantastisku demokrātijas tādu paraugstundu pēdiņās, jo viņš bija tas, kurš teica, mēs par viņiem runāsim, bet viņiem runāt neļausim. Ja? Gāja vēl tālāk, arī par mums vairs pat nerunāja. Ja? Tā kā, principā tas ir tāds liberālisma izpratne par to, kas ir demokrātija. Bet tas jau pat nav īsti tas klasiskais liberālisms, jo liberālisms un liberālismam ir tāds atzars libertārisms, ja, kas iestājas par absolūtu vārda brīvību. Proti, ja vien kāds pateikts vārds neizraisa ļoti nopietnas fiziskas sekas, tad tādā gadījumā tā ir vārda brīvība. Ja, ka pilnīgi visiem ir tiesības uz savu viedokli un tiesības to paust. Šobrīd mēs redzam, ka tas nav pat libertārisms un arī liberālisms. Tas nav tas tāds liberāla fašisms ir zināmā veidā. Mēs esam tādu terminu šeit lietojam par liberasti. Liberasti, ja? Tas ir liberālisma un pederastijas apvienojums. Un tad izveidojās šī te kaut kāda masa, kura pieļauj vārda brīvību tikai tajās robežās, kas viņiem ir tīkam, kas neapdraud viņu degradējošo pasaules uzskatu, kas neapdraud viņu nepiedienīgo un cilvēkam necienīgo dzīvesveidu. Bet tādā gadījumā ar ko viņi ir labāki par kāds, Ku Klux Klanu? Es domāju, ka ne ar ko. Es domāju, ka viņi ir vēl sliktāki, jo viņi pārģērbjās, tēlaini izsekoties, vilki uzģērb avju drēbes un uzstājās kā kaut kādi, pravieši, ja, kā zinātāji, un viņi maldina cilvēkus. Es domāju, ka viņi ir vēl sliktāki, jo viņi neatklāja savas īstās sejas, viņi maizes vietā dod akmeni. Es domāju, ka viņu liktenis ir visnotaļ, tā kā saka, iezīmēts ļoti traģisks. Es katrā ziņā šiem cilvēkiem jūtu līdzi, jo būt netīriem savā sirdsapziņā vai savā izvēlētajā ceļā, tas nav nekas labs. Bet varbūt viņiem pašiem šķiet, ka viņu sirdsapziņa ir tīra. Varbūt viņiem pašiem šķiet, ka, kā to savulaik bija tāds viens slavens personāžs vēsturē, kā Jozefs Gebels esot teicis, ka ja melus atkārto daudz, tad tie kļūst par patiesību. Un varbūt, ka ir cilvēki, kuri ir tos melus dzirdējuši un paši runājuši tik daudz, ka viņi paši tam tic un tiešām no sirds tic. Droši vien tas viņiem kaut kāds izdzīvošanas instinkts, tas aizvarās ciet šī sajūta, spēja atšķirt labo no ļaunā, vai arī viņi jau ir piedzimuši bez šīs spējas, kas ir atkal savukārt visu viņu iepriekšējo dzīvju rezultāts. Es domāju, ka mums vajadzētu vairāk padomāt par to, lai tie cilvēki, kuri joprojām nav zaudējuši sevī šo spēju atšķirt pareizu no nepareizi, labu no slikta, kuri šajā te lielajā sistēmas melu propagandas mašīnā tomēr ir spējuši saglabāt šo te vēlmi sadzirdēt patiesību, vēlmi to paust,
ka mums vajadzētu vairāk pievērsties šiem cilvēkiem un lai viņi saprastu, ka viņi savās ilgās pēc taisnīguma nav vieni. Un man liekas, tas tā lielākais ļaunums, ja tas pamatmērķis šai valdošajai sistēmai un mēdījiem ir radīt šajos taisnīgajos cilvēkos sajūtu, ka viņi tādi ir vieni, ka viņu domām nav nozīmes, ka tāpat jau sliktais uzvarēs, ko tad mēs tad ņemsimies, jauki jau ir, ka tur biedrība Latvietis šo to dara, ka iznāk tāds laikraksts DDD, bet ko tad viņi nabadzīņi, tāda maza grupiņa varēs pret visu šo te lielo. Un man liekas, tas ir tas bīstamākais, ka šiem cilvēkiem ir, kuri spēj uztvert patiesību, jāsaprot, ka tāds enerģijas nezodamības likums, ka viņu domas, viņu vēlmes nekur nezudīs, tās akumulējās un īstajā brīdī izpaudīsies. Tā kā mūsu uzdevums ir uzturēt sevī šo te ticību, pārliecību, spēku par spīti acīm redzamībai, par spīti tam, ka mums it kā liekas, ka uzvar sliktais. Tā nav. Mēs uzvarējām tiesā. Mēs tiesājāmies gadiem, panācām šo uzvaru. Pastāst varbūt mūsu klausītājiem sīkāk. Es zinu to, ka daudz mūsu klausītāji lasa arī laikrakstu DDD, un līdz ar to varbūt daudziem tas varētu nebūt tik interesanti, bet, ir arī daudz, kas varbūt par laikrakstu DDD līdz šim nav pat dzirdējuši. Un varbūt pastāst, kas tad tā bija par lietu un kā tā notika? Es varbūt sākšu no beigām, jo, ja mēs runājām reiz par vārda brīvību, tad kad tika pasludināts pēdējā instancē spriedums, kas attaisnoja laikrakstu DDD, tad tajā laikā Latvijas televīzijas ziņu dienestu vadīja Mareks Gailītis. Tā sanāca, ka es viņu pazinu, jo mēs savā laikā kopīgi veidojām raidījumus Radio Nabā. Un es viņam piezvanu un saku, klausies, Marek, tādu lietu mēs esam uzvarējuši. Vajadzētu tā kā atspoguļot, jo tomēr pirmo reizi ir uzvara tik nopietnā lietā, ir 78. pants noziegums pret cilvēci. Mūs apvainoja nacionālā naida izraisīšanā un tās sankcijas, kādas varēja būt notiesājošas spriedumu gadījumā, ir lielas, un tas ir arī izgājis ārpus Latvijas, tas ir startautiski izskanējis šis notikums. Viņa atbilde bija tāda, ir tik daudz tiesas, ir tik daudz spriedumi. Ja būtu notiesājuši, es necitēju šobrīd viņu vārds vārdā, bet tā doma bija, ja būtu bijis notiesājošs spriedums, tad mēs parādītu. Tad tas būtu interesanti. Tas, ka mūs attaisnoja. Tas nav interesanti. Vismaz sistēmai tas nav interesanti, un es domāju, ka šis parādīja šo te vispār šīs krimināla lietas mērķi. Mērķis, manuprāt, bija vispār apturēt laikrakstu DDD darbību, izslēgt mūs no sabiedrības, kā panākt to, lai sabiedrība mūs izstumj. Lai tie latvieši, kuri lasa DDD, kuri domā, Aivaram Gardam un Latvijas Nacionālajai frontei un visi, kas arī pieprasa Latvijas deokupāciju un dekolonizāciju, ir taisnība, ka šie cilvēki tiek padarīti par, par tādiem krimināliem noziedzniekiem un izstumjamiem. Tas nenotika, paldies Dievam. Un pēdējais tas, ka tas netika atspoguļots, ka mēs esam uzvarējuši, tikai to pierādīja, ka tā tiesa, ka tā lieta bija safabricēta. Un es domāju, ka tā ir tikai kaut kāda mazs posms kaut kādā lielā garā ķēdē. Jo tās sankcijas, tie centieni mūs apkarot bija jau visu laiku. Pirms vēl šīs te krimināla lietas ierosināšanas atgādināšu bija uzbrukums Aivaram Gardam. Mana pārliecība un daudz cilvēku pārliecība joprojām ir, ka tas bija terorakts, kas ir ciešā saistībā ar tiem uzskatiem, ko pauž Aivars Garda. Un interesanti, ka drošības policija atteicās palīdzēt valsts policijai šīs lietas izmeklēšanā, jo valsts policija
ņemot vērā Aivara Gardas personību, ar to, ko viņš nodarbojās, loģiski vērsās pie drošības policijas ar lūgumu sniegt atbalstu izmeklēšanā, dot iespēju iepazīties ar tiem materiāliem, kas ir viņu rīcībā, iesaistīt viņu aģentu tīklu. Drošības policija atteicās. Jautājums, kādēļ? Es domāju, lai katrs pats varbūt mēģina atbildēt. Kas vainīgs, tas bailīgs. Jā, nepagāja nekāds ilgs laiks, un pēc nepilna gada šī pati drošības policija, kur atteicās palīdzēt izmeklēt uzbrukumu Aivaram Gardam, ierosināja kriminālu lietu. Tajā skaitā arī pret Aivaru Gardu un pret laikrakstu DDD kopumā. Var saistīt, nevar saistīt, nezinu, jā. Un atkal šīs te lietas ierosināšana, kā jau es teicu, priekšgalā bija demokrāts pēdiņās vārda brīvības aizstāvis, kurš ļoti vēlējās kļūt par pirmo Latvijas tiesību sargu, Nils Mužnieks. Es tajā laikā, pret mani personīgi netika ierosināta lieta, jo es tajā laikā strādāju Latvijas Republikas Saeimā, ārlietu komisijā. Un es redzēju savukārt, kas notiek no otras puses, kāda ir attieksme politiķiem, kāda ir attieksme arī Saeimā. Toreiz komisiju vadīja komisijas vadīja Aleksandrs Kiršteins, kurš tajā laikā bija ievēlēts no Tautas partijas. Tad vēl pirms lietas uzsākšanas viņš saņēma vairākus zvanus no prezidenta kancelējas ar tādu nepārprotam prasību atbrīvot mani no darba, nepieņemt ārlietu komisijā par sekretāri. Es atceros, ka Latvijas radio vārda brīvības lielie dižie žurnālisti, aizstāvji un objektīvi domājošie pēdiņās Latvijas radio žurnālisti uzdeva Aigaram Kalvītim, kas toreiz bija ministra prezidents, jautājumu, kad Aleksandrs Kiršteins atlaidīs no darba Saeimas ārlietu komisijas sekretāru Lienu Apini. Man tas nāks miekli, tas neadekvātams, jo cilvēkiem jāsaprot, ārlietu komisijas sekretārs teorētiski ir tehnisks darba veicējs. Teorētiski, jā. Acīm redzot, sistēma saprata, ka mana būšana tur Saeimā nav vēlama, ir bīstama. Un tāpēc visādiem veidiem centās iespaidot Aleksandru Kiršteinu, kur vēlāk izslēdza no Tautas partijas par antisemītiskiem uzskatiem. Tāds bija tas aptuvenais. Kādi bija viņa antisemītiskie uzskati? Nezinu, antisemītiskie uzskati. Es pat īsti nezinu, ko viņš ar to, kas tika definēts zem šī termina, jo principā viņu izslēdza aizmuguriski. Starp citu, Aleksandrs Kiršteins bija arī liecinieks, kā liecinieks mūsu laikraksts DDD krimināllietā, un pilnībā noraidīja visas tās prokuratūras un drošības policijas apvainojumus. Starp citu, vēl esot ārlietu komisijas vadītājs, kad lieta vēl atradās prokuratūrā, vai arī pat vēl drošības policijā, tad es zinu, ka Aleksandrs Kiršteins mēģināja vest pie prāta, ja rosināja gan drošības policijas vadītāju, gan prokuroru Garanču, apdomāties un izbeigt absurda lietu, jo prokuroru Garanču pat saņēma no Aleksandra Kiršteina Visvalda Lāča grāmatu Latviešu tautas un zemes vēsture, ar ierakstu iepazīties ar latviešu tautas vēsturi, lai saprastu, ka tā lieta, ko viņi ir ierosinājusi pret laikrakstu DDD veidotājiem, ir absurda. Jo nekas cits kā okupanti šeit ienākušie padomju cilvēki arī nav. Viņi ir okupanti un kolonisti, un tajā nav nekāda nozieguma viņus tādā veidā dēvēt. Tāpat vārds žīds lietojums ir adekvāts, balstīts latviešu literārajā valodā, ko arī laikraksts DDD tiesas skaitā arī pierādīja.
Es domāju, ka tas viss, šī lieta noteikti bija politiska. Tā panika, kas bija jūtama arī visu laiku varas struktūrās, tikai par to liecina. Jo kādēļ gan valsts prezidentei, Vairai Vīķei Freibergai, valsts vadītājiem būtu tik ļoti jāuztraucās par viņu, kā viņi izteicās par tādu nelielu avīzīti. Ja. Starp citu, šo te, man liekas, ka tas bija, vēl pirms lietas izmeklēšanas, 2003. Gadā, Izraels vēstnieks uzstājās ar paziņojumu, ka Saeimas deputāti nedrīkst dot intervijas laikrakstiem DDT. Kāds sakars Izrēlai ar Latvijas iekšējām lietām? Tieši tāds pats sakars, ka 6. janvārī būs atkārtotā tiesa Leonarda Dinkina lietā. Viņa arī apsūdz 78. panta. Tobrīd tā bija 2. daļa. Tad arī noziegumi pret cilvēks genocīds, tas pants tajā grupā ir, noziegumi bez noilguma. Un arī lieta ierosināta pamatojoties uz Izraels vēstnieces pieprasījumu. Ja. Un līdz ar to, tur es domāju, arī ir skaidrs, ka ja lieta ir ierosināta pēc Izraels vēstnieces pieprasījuma, tad tur ir par katru cenu jānotiesā. Un tā vēsture, es domāju, mūsu klausītāji atceras un zina, tie, kas ir mūsu pastāvīgie klausītāji, tie, kas nav, atgādināšu, tas ir par pārpublicētu fragmentu no kāda darba, kas bija pārpublicēts portālā Draugiem LV un pārpublicēja to Leonards Dinkins. Viņš nevienu rindiņu savu tekstu neuzrakstīja. Starp citu, mēs savā laikā publicējām Cionas Gudro protokols, un tad, kad mēs publicējām, tad atkal šis pats bēdīgs slavenais demokrāts, liberāsts Nils Mužnieks uzrakstīja iesniegumu drošības policijai ar aicinājumu arī izvērtēt un sāk krimināllietu, jo uzskatīja, ka tie ir antisemītiski. Ka Cionas Gudro protokolu veicina antisemītismu. Un tad, kad Nils Mužnieks vēlējās kļūt par tiesību sargu, tad Latvijas pirmajā televīzijā bija raidījums, vēl toreiz bija Dombūra vadītais, kur bija diskusija, un man bija tā iespēja tieši šajā ēterā uzdot jautājumu Nilam Mužniekam, vai viņam ir pierādījumi, ka šie protokoli patiešām ir rakstīti par žīdiem. Viņam, protams, nebija atbildes, jo mums neviens nav sniedzis atbildi, kāpēc šos protokolus ir jāuzskata par antisemītiskiem, vai tur ir vispār runāts par žīdiem, aicinājumu. Un atgriežoties tagad atpakaļ pie šī Izraels vēstnieka teiktā, ka nedrīkst dot intervijas laikrakstam DDD, manuprāt, šie cilvēki, jeb šī sistēma, kas viņus samulsina un kas viņus aptur, ir tas, ka notiek pretreakcija. Lielākā daļa cilvēku, tad, kad viņiem kāds pārmet, tā nedrīkst teikt, ko par tevi padomās, nobīstās. Viņi saka, vai es labāk neteikšu, redz, ko par mani citi padomās un ko te es tur iešu cīnīties. Mēs savā darbībā esam izvēlējušies pilnīgi citu taktiku, mēs uzbrukam. Un arī Izraels vēstniekam mēs principā uzbrukām, mēs sarīkojām piketu Doma laukumā, pašā Rīgas centrā, kurā bija plakāti, lai Izraela neuzdrošinās jaukties Latvijas iekšējās lietās. Un es domāju, ka tas panākumu ķīla arī krimināllietā, kas bija pret laikrakstu DDD, turklāt 4 krimināllietām, kas tika apvienotas vienā, bija tieši šī te uzbrukošā taktika no mūsu puses. Mēs nevis galviņas noliekuši klausījāmies, kādi mēs esam slikti, cik mēs esam nepareizi un klusībā cerot, ka tiesa sapratīs, cik šie te apvainojumi ir absurdi.
Bet mēs gājām uzbrukamā, mēs izmantojām iespēju iztaujāt ekspertus tiesas sēdē, mēs aicinājām lieciniekus, kuri apliecināja mūsu rīcības pamatotību, patiesumu un tiesiskumu, izmantojām gan starptautisko tiesību zinātājus, gan valodniekus, gan arī politiķus, arī žurnālistus, kuri, paldies viņiem, nenobijās un atnāca. Un es domāju, ka arī Leonardam Inkinam varbūt vajadzētu padomāt par šādu taktiku. Protams, tas ir viņa ziņā, bet tas, ko tu teici, ka par šo te vēlmi notiesāt, jāsaprot, ka jebkura krimināllieta tiek uzsākta ar vienīgi mērķi notiesāt. Īpaši šādas te politiskās krimināllietas. Jā, bet tur jau ir tā būtiska atšķirība arī no tā morāls viedokļa. Ja krimināla lieta tiek uzsākta pret, piemēram, laupītāju, vai slepkavu, tur ir skaidrs, kāpēc viņu vēlas notiesāt. Tāpēc, ka viņš ir izdarījis reālu noziegumu. Bet šīm te politiskajām lietām, tur tāds... arī tas ir doma noziegums, laikam. Viņu izpratnē jāsaprot, ka pašreizējais laiks ir tāds, ka cilvēks atšķirojās. Graudi no pelavām tiek atsijāti, un cilvēkiem nevajadzētu baidīties būt stingriem savos uzskatos. Un īstenībā tas ir nepieciešams skaidri ikvienam, katram pašam priekš sevis formulēt, ko es domāju, kāds ir mans viedoklis, nevis ļaut, lai tavas domas ietekmē. Televīzijā tā teica, prezidents tā izteicās, tad tā ir pareizi. Jābūt pašam spējai sev pamatot, kāpēc es tā domāju. Es uzskatu, ka Aivaram Gardam ir taisnība, jo. Vai es uzskatu, ka Vairai Vīķei Freibergai ir taisnība, jo. Lai tu sevis tā kā nostādītu, pozicionētu un jārēķinās ar to, ka jebkurš no viedokļiem, jebkuru no domām, jebkurus brīdī, kad tu pieņem lēmumu nostāties vienā vai otrā pusē, principā izlem savu likteni. Jebkurš cilvēks tā dara, un katru brīdi tev ir jāizvēlās iet pa labi vai pa kreisi. Ja tu iesi pa to ceļu, kas aizstāv latviešu tautas intereses, kas ir pret Ābrenes atdošanu, kas ir par latviešu valodas nostiprināšanu kā vienīgo valsts valodu, kas ir par taisnīgumu atjaunošanu, kas ir par deokupāciju un dekolonizāciju rēķini. Ja tu varbūt saņēmusi kaut kādus šķībākus skatus no savas priekšniecības, no saviem kaimiņiem, bet man sirdsapziņa būs tīra. Es zinu, ka es nebūšu nodevējis, vai arī es varu nostāties otrā pusē, es varu atdot Ābreni, es varu mainīt valsts valodas likumu, es varu iedot okupantiem pilsonību, un par to saņemt noteiktu algu. Jūdas Grašs, tāda bija tā alga. Jā, šeit es domāju, būtu vietā pieminēt vēl vienu kriminālu lietu, kura savukārt tiks tiesāta 26. janvārī. Un tā ir krimināla lieta pret Dainu Rutenbergu. Un tā vēsture ir tāda. Reiz mums jau raidījumā bija ar Dainu interviju. Un tā vēsture tur ir tāda, ka šā gada martā, kad Ždanoka bija sarīkojusi piketu Krimas okupācijas aizstāvībai, Dainis bija gājis garām, redzējis, ka tur vicina Krievijas karogus un bļauj Rasija. Un kā viņš paskaidroja, viņš nav varējis saprast, kas te tagad Krievija būs, te ir Latvija. Un viņš bija piegājis un šo te vienu trīskrās to akvafrešu izrāvis tam turētājiem no rokām. Un pie reizes salauzis nejauši to slotaskātu, kurā tas akvafrešs bija iekārts. Un šobrīd pret viņu ir ierosināta krimināla lieta par to. Tiek uzskatīts, ka viņš ir nodarījis šim te, starp citu, karoga turētājs bija atbraucis pats no Maskavas, ka viņš ir nodarījis viņam zaudējums 15 eiro apmērā, un tāpēc ir krimināla lieta, un sots var būt līdz 3 gadiem cietumā. Tātad būtībā sanāk, ka par agresīvas impērijas
karoga vienkārši izraušanu šādam pašam agresīvam šovinistam no rokām, tas sots sanāk gandrīz vai lielāks varbūt nekā par Latvijas karoga zaimošanu ir paredzēts. Ja? Nu, es nezinu precīzi konkrētās lietas apstākļus, un es arī varbūt nerunāšu par konkrēto lietu, bet vispār visas šīs te lietas, visas šīs krimināla lietas, principā pierāda drošības policijas darba spēju, es pat teiktu. Ja? Tas nozīmē, ja viņi grib, viņi var. Tad viss slēpjās gribēšanā, un man liekas šajā te politiskajā vējā, kursā. Un man ir žēl, ka drošības policija vispār ir tik politizēta, tādā nepareizā orientācijā virzīta, jo drošības policijai un visiem vispār drošības struktūrām būtu jābūt vērstām tikai uz vienu vienīgu mērķi – nodrošināt latviešu tautas pastāvēšanu, drošību, novērst jebkādus draudus, kas varētu nodarīt ļaunumu mūsu tautai. Mēs redzam, ka notiek pretējais. Vismaz es nezinu nevienu tādu skaļu lietu, kur būtu kāds okupants notiesāts vai saukts pie atbildības par to, ka viņš ir apšaubījis okupāciju vai ka viņš ir nosaucis latviešus pa gansiem. Es neko tādu nezinu. Vienīgā laikam, bet tur jau šai lietai jau vēl ir jānonāk tiesā un jātop iztiesātai. Tā ir lieta pret Krievu nacistu Osipovu, kurš savulaik bija Facebook sociālajā tīklā, paziņojis, ka Latvijas karoga krāsas esot sapuvuši asiņkrāsi. Un, protams, tur par Latvijas karoga zaimošanu lieta ir, un arī kaut kā pēdējā laikā nav īpaši dzirdēts, ka tur kaut kas virzītos. Lieta bija, nezinu. Jā, un tā dīvainais situācija ir tāda, ka Eiropas institūcijas izsaka tādu, nevar saprast pārmetumu vai komplimentu, ka Latvijā ir maz šo te lietu, kas saistīts ar nacionālā naida kurināšanu, un drošības policija to iztulko kā pavēli ierosināt vairāk lietas, uzsākt vairāk kriminālu procesus pret latviešiem, kur it kā ir neiecietīgi pret citām nācijām, tautām, pret citādi domājošiem. Es domāju, ka tas viss ir absurdi, jo latvieši ir pierādījuši un parādījuši, ka mēs esam pārāk iecietīgi pret nepareizo, manuprāt. Patiesībā es tā domāju, ka tas viss process, un tur ir iesaistīts ļoti daudz, sākot ar bērnu tiesībām, beidzot ar sociolingvistiku, un tur ir tas milzīgi mašinērija, kas visu tā apgriež otrādi, jo jebkurā valstī šobrīd, Eiropas Savienības valstīm, saucamajā rietumu pasaulē, būs tā, ka pamatnācija, nezinu kāpēc, vienmēr būs tā naidīgā un tā agresīvā, un jebkurš imigrants, kas ir iebraucis, tas ir tas labais un pareizais. Un kas ir interesanti, tas notiek tikai Eiropas valstīs tā. Ja? Tas, ka, piemēram, es nezinu, Dienvidāfrikas Republikā, piemēram, nogalina būrus, tie ir tātad savulaik bijuši imigranti no Nīderlandes. Tas, ka tur baltos nogalina, tas vispār nekur netiek atspoguļots, un tas skaitās tā normāli, lai gan tas tur notiek. Ja? Bet, ka pamēģināt, piemēram, Nīderlandē kāds sākt Afrikas imigrantus nogalināt masveidā, ja? Ar valstisku politiku. Kas tad būtu par skandālu? Jo es te nesen, piemēram, televīzijā redzēju tādu sižetu, ka Lielbritānijā, kur tagad sāk spriest par to, ka pietiks tiem imigrantiem maksāt milzīgas pabalstus, ja, un vai nu lai viņi strādā, vai arī lai brauc mājās. Tad viena no sievietēm, kas tur ļoti agresīvi uzstājās, pat ir latvieta. Viņa ir no mūsu, tiem, ko mēs saucam par aizbraucējiem. Ja. Ne visi, es ceru, ir tādi, un es pat esmu pārliecināts, ka ne visi tur ir tādi, bet šeit tas vienkārši tāds lielisks piemērs, ka viņa ar putām uz lūpām stāstīja, cik angļi esot neiecietīgi, ja, un cik viņi slikti pret minoritātēm izturoties, un viņi lūk arī ir minoritāšu tiesība aizstāvi tur, ja, pat būdam Lielbritānija imigranti. Tā kā viņi ir mūsu tautieti, vai ne? Nē,
žēl, protams, jāsaprot, ka katrā tautā ir šie te, atbiras, pabiras vai mums ar viņiem pašiem jātiek galā. Es domāju, ka ir ka būs kaut kāds lūzuma punkts, kurā cilvēki un tautas sāks saprast, jo man liekas šobrīd vispār tautu pašapziņa ir tik zema, visu tautu, es runāju, ne tikai latviešu, arī krievu tautas, arī vāciešu, jebkura nācija ir nospiest uz ceļiem, visu laiku ir kaut kādas bailes aizstāvēt nacionālās intereses, kaut gan tieši nacionālisms ir tas, kas var nodrošināt mieru, kas var nodrošināt kārtību valstī. Nevelti Nikolais Rērichs miera paktā saka miers caur kultūru, bet kas tad ir kultūra? Tā jau ir šī mūsu individuālā, nacionālā pasaules uztvere. Un ja visi dzīvos ar vienu pasaules uztveri, tad ir Bābeles tornis, un mēs zinām, ar ko tas beidzās. Tas beidzās ar krahu, ar iznīcību, tāpēc es domāju, ka būtu jāmēģina padarīt arvien, tādu, kā lai saka, cilvēkos radīt lepnuma sajūtu par to, ka tu piederi kādai nācijai, ka tu esi latvietis, vai ka tu esi krievs, vai ka tu esi vācietis, un saprast, ka pirmām kārtām tas nozīmē dzīvot savā mājā, savā zemē, savā valstī, rūpēties par savu nāciju, par savu valsti, un tādā veidā meklēt sadarbību ar saviem kaimiņiem. Mūsu valoda. Mūsu republika. Mūsu republikā pēdējos gados izveidotas jaunas augstskolas. Valsts īpašuma privatizācija mūsu republikā vēl nav līdz galam paveikta. Neatkarības gados mūsu republika ir stipri mainījusies. Padomju okupācijas pusgadsimtā esam pieraduši, ka Latviju dēvēja par vienu no tās augtajām brālīgajām republikām, lai gan republikas saimē nebijām labprātīgi iestājušies. Diemžēl no šā paraduma daudzi netiek vaļā vēl tagad, kad dzīvojam neatkarīgā valstī. Labosim sākumā minētos teikumus. Mūsu valstī vai Latvijā, nevis mūsu republikā, pēdējos gados izveidotas jaunas augstskolas. Valsts īpašuma privatizācija Latvijā vai mūsu valstī, nevis mūsu republikā, vēl nav pabeigta. Neatkarības gados mūsu valsts, nevis mūsu republika, ir stipri mainījusies. Saprotams, ir jurista Rancāna kunga sašutums, kad viņš raksta: daudzi mūsu valsts gaišie prāti, augstas valsts amatpersonas, ierēģi, žurnālisti un viņu intervējamās personas aizvien Latvijas valsti svešādi sauc mūsu republika. Pat likumdevēji raksta likumos, piemēram likumā par Latvijas republikas teritoriālo iedalījumu, kā padomju laikos, republikas pilsētas. Mums trūkst tikai vēl Vissavienības pilsētu. Mūsu valsts pilns nosaukums ir Latvijas republika, saīsināti Latvija. Skaidrs, ka mums nav tiesību valsts nosaukumu otru vārdu lietot atsevišķi un pat rakstīt ar mazu burtu. Kādēļ mēs nievīgi izturamies pret savas neatkarīgas valsts nosaukumu? Republika mūsu valsts nosaukumā taču nenozīmē citas okupētāju valsts daļu. Tagadējā Latvijas nosaukumā republika nozīmē valsts politisko uzbūvi. Tā domā jurists Rancāna kungs, un viņam ir taisnība. Rancāna kungs arī raksta, ka joprojām ir republikāniskie diagnostikas centri, agrāk esot bijuši arī Vissavienības centri, un turpinās citu padomisku nosaukumu invāzija. Rancāna kungs saka paldies Paula Stradiņa, valsts kliniskās slimnīcas vadībai, kas laikus atbrīvojusies no padomiskās kroplības savā nosaukumā. Varam pievienoties arī Rancāna kunga aizvainojumam.
Man ir sāpīgi, kauns dzirdēt, cik zemā līmenī ir mūsu valsts pilsoņu valstiskā pašapziņa. Trūkst pašlepnuma, tagadējās valsts nosaukuma, atšķirības izpratnes no okupācijas laika Latvijas nosaukuma. Latvieti, cieni sevi, runā latviski. Un ne tikai runā, arī domā latviski. Ieteikumu sagatavoja Biedrība Latvietis. Redz, bet mūsdienās jau tiek mēģināts šiem te jēdzienam nacionālisms, tu novilk tādu treknu vienādības zīmi ar slimīgu imperiālismu, slimīgu šovinismu, jo, piemēram, es domāju, ka ļoti daudz no padomu laika kolonistiem viņi arī lepojas ar to, ka, piemēram, viņš ir krievs. Piemērs būtu, kurš ir krievu tautības kolonists, viņš lepojas ar to, ka ir krievs, un ka šeit ir Latvijā ļoti labi, tikai redz latviešu par daudz. Ja? Ne, tas ir šovinisms, un ir jāatšķir šovinisms no nacionālisma. Es neatceros, kurš to teica, un es arī šobrīd varu tikai tā aptuveni šo te domu pateikt, ka šovinisms tas ir uzskatīt sevi, savu tautu, savu nāciju par kaut ko pārāku. Savukārt nacionālisms ir apziņa, ka mana tauta nav sliktāka par citām, ka mēs esam, un arī latvieši var būt šovinisti. Jebkura nācijas pārstāve var būt šovinisti, ja viņi sāk uzskatīt sevi par kaut ko labāku, pārāku, skaistāku, gudrāku un dzīvot, ar lielākām tiesībām nekā citiem. Jā, mums ir lielākas tiesības savā valstī. Jā, mums ir, bet mums ir arī atbildība. Un es domāju, ka šobrīd latvieši ir aizmirsuši, ka mums ir atbildība. Mums ir atbildība par savu zemi, savu valsti, par savu nāciju. Mēs esam nolaidīgi un bezatbildīgi pret savu tautu. Jo mēs joprojām pieļaujam to, ka var notikt referendumu par valsts valodu, ka joprojām tiek piešķirta pilsonība īstenībā noziedzniekiem, starptautiskiem noziedzniekiem, jo okupācija un kolonizācija ir starptautisks noziegums. Es domāju, ka tie, kas ir vienkārši kolonisti, kas ir iebraukuši, vai viņus ir jāsauc tā diži par noziedzniekiem, noziedznieki bija tie, kas organizēja viņu iebraukšanu. Viņi ir līdzdalībnieki, viņi tajā ziņā man ir žēl. Varbūt, ka viņi pat tādā savā ziņā tādi upuri, bet, nelaimīgi upuri, kuriem laimi varētu atgriezt, tā kā pagriežot šo te viņu upuru stāvokli pretēji. Tur jau tā lieta, tāpēc mēs bieži vien saka, jā, jūs esat pret krieviem, jūs ar naidu, ja man jāsaka, es pret viņiem naidu neizjūtu, gluži pretēji, man šo cilvēku ir žēl, man gribās, lai viņi, kā tu teici, kļūst laimīgi, lai viņi beidzot atbrīvojās no tā apkaunojošā kolonista un okupanta status, tas ir cilvēku apkaunojošs status, un brauc mājās, kur viņi būs saimnieki, kur viņi būs, varēs sevi realizēt. Šeit viņi ir nevēlami, nemīlami, un mums ir visas tiesības viņus izraidīt no šejienes ārā. Vēl jau, ko pārmet ir, ka kā tad viņi sasēdinās lopu vagonos? Neviens viņas lopu vagonos nesēdinās, un tā atkal ir detaļa. Un tas ir tas, ar ko būtu jānodarbojās politiķiem. Protams, var jau teikt, jā, mums ir kaut kāds vēsturisks tiesības, jo viņi mūs sēdināja. Man nemirkli nav bijusi vēlēšanās viņiem kaut ko ļaunu nodarīt. Lūdzu, mīkstie kupēnieks, nezinu, lidmašīnas, vienalga, tam visam ir jānotiek. Un vēl mums saka, ka starptautiskie likumi mums to neļauj. Gluži pretēji, starptautiskie likumi mums to ļauj, viņi pat mudina mūs to darīt. Mums pat Latvijā ir likumi, kas mums ne tikai mudina, kas mums liek to darīt. 96. gada deklarācija par Latvijas okupāciju, kas ir konstitucionāls akts. Īstenībā mēs varētu tiesāt mūsu valsts vadītājus par bezdarbību, par nolaidību un bezdarbību. Un krimināla likumā, man šķiet, ir pants par šādu rīcības neesamību. Vienīgais, ka tikai tur nenotiktu tā, kā, piemēram, šobrīd, kā mēs cīnāmies ar, var sakot, lieta tāda, ka
ārlietu ministrijas mājaslapā publicēti meli par Herbertu Cukuru. Kā mēs zinām, ka Herberts Cukurs nav notiesāts. Ja? Tas, ko kāds vēlas par viņu teikt, vai apgalvot, ja to vēlas kāda privāta persona vai kāda sabiedriska organizācija, nezinu, to varētu uzskatīt par tādu vārdu brīvības izpausmi, lai jau, tas nav patīkami, bet lai jau. Bet, ja ārlietu ministrija savā oficiālajā mājaslapā publicē melus, saucot viņu par noziedznieku, tas tomēr nav uzskatāms par normālu. Un mēs bijām iesnieguši administratīvajā tiesā prasību, lai ārlietu ministrija izņem. Pirms tam mums bija tādi ilgstoši saraksti, tur bija tā, ka viens par mātu, otrs par meitu, trešais par kleitu, ja. Bet administratīvā rajona tiesa, kā izrādās, arī mūsu prasību noraidīja. Pamatojoties uz to, ka viņiem redz, tā nav administratīva lieta izskatīt Herberta Cukuru noziegums. Atkal, mēs par māti, viņi par meitu un vēl kāds par kleitu. Neviens viņam neliek izskatīt to, vai Herberts Cukurs ir noziedznieks vai nav. Tur ir apjomīgs process, un es ceru, ka tas būs objektīvs, un beigās tur patiesība noskaidrosies. Bet kamēr patiesība nav noskaidrota, nevienu nedrīkst saukt par noziedznieku, kamēr tiesa par tādu nav atzinusi. Tas, ko tu saki, šī nevainīguma prezumpcija, viņa atkal attiecās uz gadījumiem, kur attiecībā pret laikrakstu DDD šī nevainīguma prezumpcija tika pārkāpta, un pret mums attiecās jau vēl vispār pirms lieta bija nonākusi tiesā, pirms tā tiek iztiesāta, jau visa attieksme arī tajā pašā Saeimā bija tā, it kā mēs jau būtu vainīgi. Liekas bezcerīgi, bet man žēl šo cilvēku. Man vienīgais, kas ir visi šie cilvēki, kuri nesaprot, kuri uzskata, kuri ārlietu ministrijā strādā, ieliek par Herbertu Cukuru, man viņu žēl ir. Man liekas, kā var vispār cilvēks ar tik zemu pašapziņu strādāt ārlietu ministrijā, kā var necienīt savu valsti, kurā viņi nesaprot, ka ar to viņi nodara pāri savai valstī, kurai teorētiski viņi kalpo. Nezinu. Šeit jau tā lieta ir cita. Ja tas būtu bijis objektīvā tiesā pierādīts, ka cilvēks ir noziedznieks, protams, slavināt noziedzniekus nav nekādas vajadzības, un tas pat būtu ļoti slikti. Un neviens arī to nedarītu, ja? Jo, piemēram, mēs negrasāmies, tagad slavināt Viktoru Arāju, piemēram, ja? Jo viņa vaina ir pierādīta, viņš ir noziedznieks, noziedznieks mēs neslavinām. Bet Herberta Cukuru vaina nekad nav bijusi pierādīta. Un vienkārši tas ir tāds lakmus papīrīts, manuprāt, tas tā parāda katra attieksme pret Herbertu Cukuru, Latviju. Tas parāda to latvieša konkrētā attieksme pret savu tautu, pret savu valsti, ja? Ja kādi ārēji spēki apsūdz kādu no mūsējiem, ja mēs redzam, ka ir pamatojums šādai apsūdzībai, tā, protams, tad ir cita runa. Bet ja mēs redzam, ka šāda pamatojuma nav, vai mēs atdosim viņus aplosīšanai vai neatdosim? Pat ja mēs nezinām, ir vai nav, bet šajā gadījumā ir tas, ka pat neviens nevēlās noskaidrot. Jo, būsim jau godīgi, ja būtu baigā vēlēšanās bijusi noskaidrot vai tiešām un pierādīt, vai precīzāk, ja būtu pierādījumi, ka Herberts Cukurs patiešām ir darījis to, ko viņam pārmet, tad tas sen jau būtu izdarīts. Nav jau tāda pierādījuma. Kāpēc tad, ja tāda ir, kāpēc tad ļaut spekulēt ko tur vilkt garumā, vai ne? Pret Viktoru Arāju bija pierādījumi, un viņu jau 79. gadā notiesāja. Protams, šis ir tas, ko es ikvienam cilvēkam, jebkurā lietā, liktu padomāt. Parasti, Aivars Garda, tas ir slikts. Aivars Garda, tas ir ekstrēmists, laikraksts DDD, antisemītisks, biedrība Latvietis ekstrēmisti, neticēt tādām klišejām. Interesanti. Ja jau ekstrēmisti, interesanti, kāpēc šādus cilvēkus sauc par ekstrēmistiem un painteresēties. Es atceros, mēs aizgājām, mums bija tikšanās ar
arhibīskapu Vanagu. Tas jau pirms daudziem gadiem. Un mēs jau runājamies, un viņš, ziniet, bet jūs tādi normāli. Mēs tā, kā normāli? Man likās, ka jūs taču sauc par ekstrēmistiem, margināļiem, tur kādi mēs tik visādi, tur nacionālā naida kurinātāji. Iepazīsti. Pirms tu kādu sauc, vai pirms tu piekrīti kādu apgalvojumam, ka Aivars Garda ir nacionālā naida kurinātājs, vai ka Leonārds Cinkins ir antisemīts, noskaidro, pārliecinies, pats, pajautā, iepazīsti, paskaties, ko šie cilvēki dara, vai tas tā ir, vai tas tā nav. Nevis esi tāds, tāda rotaļlieta varas rokās, kur tev mētā kā šā un tā. Manuprāt, pēdējā laikā tādi divi lieliski piemēri bija Inga Priede, vienotības biedra, un Viesturs Rudzīts. Ja? Šeit gan, manuprāt, ir tā, ka Ingai Priedē, ja to viņas Twitter kontu palasa, viņai ir ārkārtīgi trūcīga un ārkārtīgi slikta valoda. Ja? Un to savu ierakstu Twitterī, par kuru viņi tur apsūdzēja, ka viņi esot slavinājusi to, ka nacisti esot gejus šāvuši. Ja? Patiesībā tas bija, pārlasot to visu sarakstu, varēja saprast, ka tas bija domāts pilnīgi citādi, un tas bija teikts, ka paldies Dievam, ka viņi šobrīd var emigrēt, jo nacisti savukārt vācieši viņus apšāva. Ja? Jo tai sarakstē iepriekš bija minēts, ka redz, mums vislielā emigrācija esot tāpēc, ka redziet geji mulk prom. Tā visi, kas aizbrauc. Nabaga, es domāju, ka tiem, kas aizbrauc, vajadzētu tagad... Viņiem tagad tāda klišē, viņiem vajadzētu vērsties tiesā par godu un cieņas aizskaršanu, jo, ja es būtu aizbraukusi, man tagad teikt, ka es esmu aizbraukusi, tāpēc, ka es esmu, kaut kādas nepareizas orientācijas, man tas ļoti aizskartu katrā ziņā. Lūk, bet viņa tur bija uzrakstījusi to teikumu, teiksim, kā ir diezgan tādā tīzlā valodā. Tas ir līdzīgi kā tā anekdota par caru pavēlu, ka nošaut nedrīkst apžēlot bez komatiem, ja? Tur tieši tāpat bija komati ne tur, kur vajag. Un arī lasītāji ne tā. Un lasītāji bija pirmkārt ne tie. Ja? Un tādēļ, bet toties jau ziņu portālos jau parādījās, ja, ka Inga Priede aicina tur un slavina un visu, ja. Un savukārt par Viesturu Rudzīti, atkal tur ir, varbūt tas ir tāds psihoterapeita lāsts, ja. Vispār tas ir, teiksim, erudīti cilvēku lāsts, ka viņi ļoti bieži neprot izteikties vai uzrakstīt savus domas vienkārši. Jo tur bija tik ļoti samudžināts, es to viņu rakstu izlasīju. Es 2 reizes mēģināju saprast, ko viņš tur vispār raksta. Jā, man arī ar kādu... mans līmenis un... Man ar kādu 3. reizi izdevās, varbūt tev arī būtu ar 3. reizi izdevies. Es apmēram sapratu, un viņš ir tādos, savos profesionālos meklējumos. Viņš strādā kā mēģinot saglābt ģimenes, ja, un viņš ir tādos profesionālos meklējumos un sastopoties ar gadījumiem, kur tiešām šī vardarbība ģimenē pastāv. Viņš mēģina meklēt, kāda būtu tā alternatīva, ko tad tādām ģimenēm ieteikt, kā rīkoties. Jo, ja teiksim, viena vai otra puse ģimenē, ir tāda vardarbīgām nosliecēm, vienkārši to apslāpēt arī īsti nav iespējams, tad ko darīt, Tas bija tāda ļoti sarežģīta un šausmīgi sašmugulēta uzrakstīta tāda meklējuma. Bet tas ziņportālos savukārt parādījās, ka sievu sitējs Rudzītis, ja? Jā, man vispār vispār, ko mēs tagad runājam, visus arī šīs te detaļas, kas, manuprāt, vispār, ir tādas nenozīmīgas, man skumdina, ka žurnālisti sevi tādos izmaiņas sīknaudā, un ka žurnālisti neapzinās, bet varbūt, ka viņi apzinās to, cik liela ir viņiem vara, un ka nevēlt viņus sauc par 4. varu, un es domāju, ka viņi nevis 4., bet var bieži vien pat 1. vara. Ka šie cilvēki neizjūt, ka viņiem nav sirdsapziņas, un ka nav šīs te viņi ir tādi mazi cilvēciņi, es nezinu, iedomīgi vai
ar zemu pašcieņu, ka ir gatavi par blusu rakstīt kā par vislielāko bīstamāko ziloni, bet patiesu draudu vispār neredz. Vai arī vienkārši nevēlas redzēt, kaut vai tad, kad sākās šis karš Ukrainā, Krimas ieņemšana un viss pārējais, bija tāda cerība, ka beidzot varbūt arī, šeit Latvijā sāks saprast, kāda ir patiesā situācija Latvijā. Diemžēl šie te varas mēdīju žurnālisti vai prātā nav pietiekami spēcīgi, vai patiešām ir tik nodevīgi, ka viņi neuzdrošinājās rakstīt par to, ka tāda situācija, kāda ir Ukrainā, Latvijā jau sen ir, ka ja kaut kas iedomātos pateikt, es lietošu šo vārdu cuj, šai te 5. kolonnai, tad mums nevajadzētu pat tik ilgu laiku, lai ne tikai kaut kāda daļa Latvijas, bet visa Latvija būtu Krievijas sastāvā. Vai labākā gadījumā Tautas Republika? Jā, ka runā par ka vai mēs esam gatavi Krievijas iebrukumam, bet te jau viņi ir. Krievijai nav jāsūta tanki uz Latviju. Krievijai nevajag pat lidmašīnas. Viņi pasaka cuj, un 5. kolonna, kas ir pilni Latvija, ir gatava. Varbūt izklausīsies ļoti pesimistiski, bet vasarā intervēju Jāni Silu, un viņš pastāstīja tādus interesantus faktus, ka, piemēram, zemessārdi, šobrīd tiek beidzot runāts par to, ka vismaz kaut kādai daļai zemessārdas mājās ļaus ieročus turēt, ja? Jo pretējā gadījumā ir situācija, ka tīpiski zemessargam ir jānobrauc 80 km līdz savam bataljonu štābam, lai viņš varētu. Līdz ar to atliek faktiski šos te štābus ieņemt, šīs te ieroču glabātuvus ieņemt, ko zemessarga priež čiekuriem metīs pa tankiem, netaču. Bet tas, ka zemessargu skaits ir būtiski pārspīlēts, patiesībā zemessardze ir daudz mazāk, jo tur joprojām skaitās tie, kas ir aizbraukuši uz Angliju, kuriem jau tur bērni ir un kur varbūt tur ir aprecējušies ar vietējiem vai vietējām, ja, un kuri diezin vai vispār Latvijā vairs jebkad atgriezīsies, tie joprojām skaitās formāli zemessardzē. Bruņotie spēki, ka tur bruņotajos spēkos esot tādu gadījumu, kad komandu valoda ir latviešu, bet atsevišķās vienībās ikdienas valoda ir krievu. Ja? Un kas ir vēl interesantāk, ka mūsu profesionālais karaspēks, ka beigās sanāk aptuveni viena kaujas-spējīga rota. Jā, ļoti liels ir komandējošais sastāvs un vēl nezinu, Jā, administratīvā kapacitāte tā. Bet viens fakts. Latvijā ir tāda lieta kā apsardzes uzņēmumi, kas lielākoties, kur strādā šie te kolonisti. Viņi ir labi bruņoti pat ar automātiskiem ieročiem, un tādu ir 70,000. Mēs par šo te jautājumu jau rakstījām gadus cik atpakaļ, un par šo runājam, un man nesen, mans bijušais klases biedrs, viņš man jautā, klausies, Lien, saki lūdzu, ko man, spēcīgam vīrietim, kas jādara tajā gadījumā, ja pēkšņi, sākās kaut kādi militāri nemieri. Vai valstī ir programma vai plāns, kas man jādara? Viņš saka, es nezinu, kas man jādara. Es saku, es arī nezinu. Jāieslēdz radio, viņš saka, es ieslēgšu radio, ko man tur teiks? Visi palieciet savās vietās, es un es palikšu savās. Tur droši vien teiks, paliec savā vietā un gaidi, kad tev atbrauks pakaļ, jā. Nav jau zināms, kas atbrauks, jā. Mazais zaļais vīriņš. Tas ir, un man vienkārši, es nesaprotu, kāpēc Latvijas radio, Latvijas televīzijas, TV3, LNK LNT žurnālisti neuzdod šos jautājumus. Tiek sacāt ārprāts, kāda mums ir situācija, bet šī situācija netiek
skaidri definēta, kāda tad viņi ir. Netiek uzdots politiķiem jautājums, ko mēs darām, kas mums jādara, ko dara katrs latvietis tajā brīdī, ja? Nav. Mēs tikai priecājamies, ka mums ir NATO. Labi, esam NATO. Šobrīd teiksim, ka tas nav tas sliktākais. Ļoti labi, esam NATO. 5. pants. Un kamēr, 3 dienu laikā viņi būs klāt. Kas tajās 3 dienu, pa tām 3 dienām notiek? Mums tā tad būtu jāvar, vismaz tās 3 dienas noturēties. Jā. Vai mums ir pārtikas drošības jautājumi atrisināti? Degviela, visi resursi, kas notiek ar tiem latviešiem, kas dzīvo tajās mājās, kur ir viens dzīvoklis, 34 kāpņu dzīvokļu, kur viens ir latvietis, pārējie visi ir tie, kas skatās Krievu kanālus. Kas notiek? Ko mēs darām? Vai latvieši ir tam gatavi? Saka, ko tu runāt par tādām lietām? Tieši par tādām lietām ir jārunā. Vēl būtu jārunā arī par to, piemēram, kāpēc tas vēl joprojām nav izdarīts, un arī, ja situācija pasliktinās, vienalga būs tas pats arguments, ka nav tāda likuma, kas to ļautu darīt, kā varētu tikt atslēgta Krievijas propagandas televīzija. Ja? Ja vēl varbūt pirms 10 gadiem to varēja saukt, citas valsts televīzijas kanāli, ko viņi tur rāda, šobrīd tā ir kara propaganda. Ja? Šobrīd tas, ka Latvijā rāda Krievijas televīzija, tas būtu salīdzināms, ja, teiksim, Otrā pasaules kara laikā BBC retranslētu Trešā reiha raidījums, ja, tur un Führeru uzstāšanos un tam līdzīgi. Tur ir tā lieta, ka, ja būtu Latvija, būtu deokupēta, dekolonizēta, būtu ļoti jauki, ja mēs zinātu, kas notiek kaimiņi, un mēs redzētu šos raidījumus. Tas būtu informatīvi. Un es domāju, ka daļa latviešu arī šobrīd, kas ik pa laikam skatās šos raidījumus, skatās tikai tādēļ vien arī redzētu, ko viņi runā, kādi ir viņu argumenti un kas vispār tur notiek, ja? Kā tiek virzītas šīs smadzenes, bet liela daļa jau ir, slimi, viņi tic tam. Un viņi patiešām tā domā, un trakākais, ka ne tikai šie krievalodīgie kolonisti un okupanti, bet arī daļa latviešu tā domā. Gan manā paziņu lokā, gan cik es esmu arī lasījis, arī Ukrainā ir tādi gadījumi. Pārtraucot Krievijas kara propagandas rādīšanu, cilvēkiem aptuveni 3 mēnešu. Pēc 3 mēnešiem sāk ieslēdzas smadzenes. Tas tā kā alkoholiķiem, vai ne? Pēc 3 mēnešiem attīrās organisms no tās toksiskās lietas. Jā, no tām indēm visām attīrās, un viņi sāk pamazām paši kaut ko domāt, kaut ko saprast. Viņi sāk saprast to, ka tai Krievijas televīzijā viņiem patiesībā melo, ja? Vēl to visu lieliski pastiprina reālā dzīve, ja? Piemēram, kā es vakar pat lasīju, ja, ka viena ukraiņu meitene raksta, ka viņai omīte, vecmāmiņa, dzīvo Slavjanskā. Un vēl pirms gada viņa ir paniski, tā vecmāmiņa baidījusies no NATO. Paniski vienkārši, jebkā rietumu. Nē, ja. Tad, kad tur sākās pavasarī viss tas, kas tur sākās, tad tā omīte sākumā ir pat gājusi ar Krievijas karogu ielās un ar Puķinu plakātiem un visu. Tad, kad Slavjanska atbrīvoja, tad viņa ir bijusi atkal panikā. Kas tagad būs? Soda vienības atnākušas ir Ukraiņi, ja? Bet tad, kad šīs soda vienības pieslēdz elektrību, sāk darboties ūdensvats, ja? Kanalizācija normāli sāk strādāt, pārtika parādījās, ja? Tad tagad, ka vakar esot tā omīte šeit savai mazmeitai teikusi, ka amerikāņi beidzot esot gatavi sākt palīdzēt Ukrainai ieročus piegādāt, tad beidzot. Ja? Jā, bet labi, viena lieta ir Krievijas televīzija, Krievijas propaganda. Protams, man žēl arī Krievu tautas, kur tai tiek pakļauta. Un mūsu iespēja ir to skatīties vai nē, bet ja tā godīgi, tad mūsu televīzija un radio jau nenodarbojās ne ar ko citu, kā ar tādu pašu propagandu. Un es domāju, ka šī propaganda ir šī te vienaldzības propaganda, šī te liberastijas propaganda, šīs te antinacionālā propaganda, varbūt, ka pat vēl ir bīstamāka nekā tā, kāda šobrīd Krieviem tiek dota Krievijā, vai ne, kuru arī mēs skatāmies. Principā mūsu tauta,
tiek iezombēta pieņemt nepareizo, ļauno, iznīcību nesošo, tiek mācīta būt gļēva, iztapīga, bez pašcieņas. Un es domāju, ka šīs ir lietas, kuras ne ar ko nav labākas, kā tās, kuras ieaudzina cilvēkiem šovinismu, ko dara Putins tagad šobrīd ar Krievu tautu. Bet varbūt palūkosimies uz to tā no otras puses. Nu, latvieši jau vienmēr ir bijuši starp diviem dzirnakmeņiem. Nu, ļoti maz ir vēsturē tādu posmu, kur būtu tikai viens bijis. Un tie ir tādi uzskatām par tādiem diezgan brīviem vēstures posmiem, jo ar to vienu dzirnakmeni to jau kaut kā var atstumt. Bet ja nāk divi, nu tad ir slikti. Un šobrīd tā situācija, es domāju, nav citāda, kāda tā ir mūsu tautas vēsturē gandrīz vienmēr bijusi, ka ir bijis Krišāns Valdemārs, kā izvēloties austrumu dzirnakmeni, ka viņš bija teicis, ka Krievu kulaks nekad latviešu dvēselē neiezīdīšoties tik dziļi kā vācu krama nagi. Ja? Tipiski tā domāšana latviešu. Izvēlēties, kuram dzirnakmenim tad ļaut sev paberzēt muguru. Ja? Vai nu tam austrumu, vai nu tam rietumu. Bet kaut kā mēs tomēr kā tauta līdz šim esam izdzīvojuši. Un tas, ka tomēr ir cilvēki, kas, kā saka, neņem par pilnu to, ko rāda Latvijas televīzijā vai kas skan Latvijas radio, tas, ka mūsdienās tomēr ir iespējas iegūt informāciju arī citādi, varbūt tas nemaz... Tas, ko tu minēji, mēs vienmēr esam dzīvojuši, bet, ja godīgi saku, tā īsti mūsu tauta jau nav dzīvojusi. Mēs visu laiku esam izdzīvojuši. Visu laiku ir bijuši tikai centieni izdzīvot. Un varbūt, ka tur ir tā atbilde, ka mums ar steigu ir jāmaina savus tautas raksturs no šīs te pielāgošanās izdzīvo. Es atceros, viens pirms dažiem gadiem, viņš toreiz vadīja radio un televīzijas padomi, viņš man teica tā, ka latviešu labākā īpašība ir kārklisms, spēja liekties. Nevis stāvēt kā priedē, bet tā, liekties visiem vējiem, ka tas mums ļauj izdzīvot. Un tajā brīdī man nebija ko teikt, es vispār biju šokā, jo man liekas, tas raksturo daļu mūsu tautas. Man liekas tieši tas, ko tu minēji, visi šie vēsturiskie piemēri, liek domāt, ka mums ar steigu jāmaina tautai raksturs no šies te pielaidīgās uz drosmīgo, varonīgo, un jāsaprot, ka mēs neesam, tas, ka mēs varbūt skaitliski esam maza tauta, tas nenozīmē, ka mums visu laiku kādam ir jāizpatīk. Un mums ir jābūt saimniekiem savā zemē. Un latvieši piedod, bet to nevēlās lielākā daļa. Ar to varonību ir tā, ka mēs redzam brīvības cīņu laikā. Tad, kad ir tā kritiskā situācija, latvieši tomēr to varonību parāda. Gan latviešu leģionā, aizstāvot kurzem, ja? Un, piemēram, kas ir interesanti, nevēloties noniecināt tos leģionārus, kuri bija spiesti karot Austrumprūsijā, tomēr jāatzīst, ka kurzemē latvieši karoja varonīgāk, ja? Jo aizstāvēja savu zemi, nevis kaut kādu tur Austrumprūsiju. Ja? Un vai tiešām latviešiem tas raksturs ir veidojies, tāpēc, ka vienmēr tie ārējie apstākļi ir bijuši tādi, kas ir, vēsturiski mūs tādus izveidojuši. Tas, kā tauta paņem tā kā no mālpīkas izveido, kādi tie vēji pūš, un tā viņi to izveido. Tas, protams, nenozīmē, ka mums tas nebūtu jāmaina. Un ar laiku gan jau, ka tas arī mainīsies. Mums ir jāskatās uz pozitīviem piemēriem, protams, tie ir. Nav tālu jāmeklē, tepat mūsu kaimiņi, ziemeļos. Jā, bet, zini, tā pati okupācija, Otrais pasaules karš, un pēc, visi tā kā atsaucās uz šiem ūmaņu laikiem, kā uz kaut ko ļoti, kā tas mums bija ziedu laiks, un vispārējie tie beidzās ar okupāciju. Okupācija, neviena tauta netiek okupēta, ja tajā nav kaut kādas problēmas. Un tu saki, jā, mēs spējam būt varonīgi, ja ir šī te kritiskā situācija. Bet, man liekas, tur ir tā problēma, ka mēs esam slinki, palaižamies tajā brīdī, kad ir, it kā relatīvs miers.
tādi kādi šobrīd, ja? It kā miers. Bet īstenībā mēs garīgi uzreiz notiek garīga degradācija. Sviests, maize, gaļa, mēs lepojamies, ka mēs kādreiz bijām tur lielākie sviesta eksportētāji un vēl nezinu kas, bet kas notika tajā, vai mūsu tauta bija gatava aizstāvēt savu zemi? Bija, bet atkal bija vadītāji, kuri atkal, bet tur ir tā lieta, un mums šis te nodevēju procents mūsu tautai ir milzīgs. Un es atceros Henrijs Strots, viņš teica, tas ir neaptverami, cik daudz latviešu tautai ir bijuši nodevēji. Patiesībā Ulmaņa gadījumu varētu pat īsti nesaukt par nodevību. Tas ir kārklisms. Ulmanis domāja, skaidrs, ka viņa apkārtējie varbūt bija daudz nodevēji. Varam domāt par Munteru, baltvācieti, varam domāt par vēl kādu, bet pats Ulmanis arī tas ir dokumentāli saglabājies, kā tika spriests, ka, ja mēs padosimies brīvprātīgi, tad mūs tik traki, neizslaktēs. Beigās jau slaktēja tāpat. To atkal nevar zināt, Mēs zinām, kas notika ar poļiem pēc tam, ka viņus okupējam, piemēram, mēs zinām par Katiņu, mūsu liteni, Bet ka tas bija tāda tipiska kārklisma izpausme. Noliekšos, varbūt tas vējš aizpūtīs garām, un mēs atkal piecelsimies un atkal zaļosim. Tur jau ir tas, par ko es runāju, ka tautas raksturs, un šobrīd arī mēs, tai vietā, lai ieņemtu savu stingru pozīciju, pateiktu, gribam to, mēs pieprasam to, mēs tādi, kā teiks, tā mēs te, ka tikai, ka tik mums tās nepārmet kaut ko, un vai ko tad tur tas laikraksts DDT visu laiku raksta par to, nevajag tagad, taču es atceros, kad izsludinājām konkursu, kur darbi bija apkopot un grāmatā nevienam mēs Latviju nedodam, tad Vairvīķa Freiberga brauc uz ANO kaut kādu vai tur sanāksmi, un Vaiba Strautmane, Latvijas televīzijas žurnālists, toreiz izsauca Aivaru Gardu uz raidījumu un prasīja, kas viņam atļāva to konkursu izsludināt tagad. Šitādā laikā, kad Vairvīķa Freiberga brauc tur, ko tad viņi tur nabadzīt atskaitīties, Vai tad viņš nezināja, ka viņa brauks? Tad es atceros, ka Aivars Gards teica, ka Vairvīķa Freiberga viņa nav iepazīstinājusi ar savu darbu kārtību, kad drīkst un kad nedrīkst kādus konkursus izsludināt. Un tas ir tas tautas raksturs, par ko mums ir jādomā, ikvienam jādomā, un īpaši tiem cilvēkiem, kuriem šajā brīdī, kur visu laiku runā par to, ka mums vajag lielākas ģimenes, mums vajag vairāk bērnu, mums vajag. Jautājums ir, kādi šie bērni izaugs? Atkal veselu plantāciju ar kārkliem mums vajag. To vai kārkli var nostiprināties, tas ir ļoti atkarīgs arī no ārējiem apstākļiem. Starp citu, esmu redzējis arī tādus kārklus, kas nemaz tik labi neliecas vairs. Es tomēr gribētu nosaukt virsi nekā kārklu lauku, ja godīgi. Tad ir jāveic nopietna selekcija, vai ne? Nē, atkal tas ir, protams, katra cilvēka individuāls. Es vienkārši varētu rosināt arī es domāju, ka šo raidījumu klausās tie latvieši, kuri, tas mugurkauls tik ļoti neliecās, un kuriem nav vienalga. Un es varētu rosināt uzdrošināties, izdarīt šo spiedienu uz tiem, kuri locās, nebaidīties, saņemt varbūt tādu gļēvu, pretreakciju, kas izpaužās apvainojumos, izolācijā vai vēl kaut kā, izaicināt šos cilvēkus. Un mums ir pāris tādi gadījumi, kas pierāda, ka pirmā negatīvā reakcija ir tikai pirmā, bet ne patiesā reakcija. Cilvēks mainās un var mainīties, ja mēs zinām, kā Zauls pārvērtās nevienā mirklī par lielāko taisnības cīnītāju. Tāpat arī mums ir
man personīgi ir pazīstams viens cilvēks, kurš pirmoreiz izlasot laikrakstus DDD meta pa gaisu un teica, šitie naida kurinātāji, un pēc tam pats kļuva par tādu, ja. Saprat, ka tā ir taisnība, tā kā rosināt cilvēkiem būt aktīviem, un tas ir tas, ko varam darīt, nevis iet uz vēlēšanām, un balsot un cerēt, un ka kaut kas mainīsies, bet pašiem ikdienā aktīvi runāt par šīm lietām, pat ģimenē nebaidīties no tā, ka strīd. Un bieži vien sanāk strīdi. Paies laiks, paies varbūt gadi. Jā, un kaut kas mainīsies. Un vēl jau ir tas, ka cilvēki vienojas pēc interešu kopības. Un tauta, tautai tā kopība ir tā kopīgā izdzīvošana. Ja? Savu valodu, savu kultūru. Tanīpat laikā, kāpēc mēs arī, mūsu tautē mēs to lieliski varam redzēt, ka tāda īstena vienotība pastāv tajos grūtajos periodos. Un tad, kad ir labi, tad katrs tā kā vilku bariņš, katrs izklīst uz savu pusi un ielien savā aliņā, ja, un tur dzīvo, audzē burkānus vai ko citu dara, ja, un kas kaimiņam lielāk izauguši. Un mēs šobrīd redzam, ka tie paši putiniskās Krievijas agresija Ukrainā, tomēr latvieši druscīts ir sapurinājusi. Ja. Jā, arī par to tik daudz nerunā, un es domāju, ka tiešām būtu jārunā vairāk arī plašsaziņas līdzekļos, lielajos. Ja par to tur nerunā, es domāju, tas nenozīmē to, ka latvieši paši to nesaprot, ja, ka nesaprastu to, ka... Es ļoti ceru, ka tas tā ir, un tas ir mainīsim tautas raksturu, tas nozīmē mainīsimies. Mums pašiem ir jāmainās, un lai tas, par ko tu runā, ka šī vienotības sajūta, šī tautas nācijas apziņa, vienotās nācijas apziņa ir ikdienā. Nevis tajā brīdī, ka mums ir jāsaspiežās, kas tur teica kopā, ja, kā pingvīniem un jāizstāvās, bet tajā brīdī, ka ik mirklī mums ir jāapzinās, ka mēs esam nācija, ka mums ir pienākums, un mums ir sava valsts. Kā tik daudzām tautām nav savas valsts. Jā, pirms atkal es zinu, ka dažiem mūsu tautiešiem patīk teikt, ka mēs jau tādi mazi tautiņi, ja, tur mums tik maz ir. Patiesībā ir tāds valodu klasifikators, kas klasificē, cik liela skaitās valoda. Ir superlielo valodu grupa, ļoti lielo, ja, tās ir tās, kurās tiešām simtiem miljonu runā. Un tad ir lielo valodu grupa, kurās ir tie, kāda valoda ir dzimtā valoda vismaz miljons cilvēkiem. Tad tā ir lielo valodu grupa. Latviešu valoda pieder pie lielo valodu grupas. Ja? Varbūt apakšpusē, bet lielo valodu grupas. Jo ir tādas valodas, kur varbūt Āfrikā kādā ciltī tur 300 cilvēku runā, un nekad arī vairāk nav runājuši, un diezin vai kādreiz vairāk runās. Ja? Un varbūt viņi par sevi var teikt, ka viņi ir mazi tautiņi. Ja? Nē, mēs esam tauta, mēs esam nācija, mums ir sava valsts, un mums līdz ar to ir savi pienākumi, un mums beidzot jāizturās kā nācijai, kā tautai, un ikvienam latvietim ikdienā ir jāsajūt šī piederība nācijai. Es atceros, jau nelaiķis Rabīns Barkāns, es ar viņu tiekoties, viņš teica, jums latviešiem nav šī nācijas apziņa. Un nācijas apziņa garantē to, ka ja vienam latvietim būs slikti, tas nozīmē, ka ikvienam latvietim ir jāsajūt, ka kaut kas nav kārtībā. Tajā ziņā, tie tur Rīgā, tie latvieši paši jau vainīgi, ko te viņi dzīvo Rīgā? Brauciet te uz laukiem, kur nav tik daudz krievi. Ja? Tā domā latvieši varbūt kaut kur laukos vai latviskajās pilsētās, kur ir mazāk šie te krievalodīgie. Tā nedrīkst domāt. Jā, jo viņiem izaug bērni, tajā, mazajā pilsētā varbūt bērns nevar atrast darbu, vai tādā arodā kādu vēlētos, vai pat dažkārt vispār nevar atrast. Viņš ir spiests braukt uz Rīgu, un tur pēkšņi izrādās, ka Rīgā pieņem darbā tikai tad, ja zina šo te kolonistu valodu. Ja? Un tad šis latvietis, kurš pirms tam dzīvojot, nezinu, kaut kur Rūjienā vai Cēsīs, ir teicis, ko viņi tur Rīgā ar tām savām krievu problēmām. Tad pēkšņi tā ir viņa problēma. Un patiesībā pēkšņi muļķu lomā nonāk viņš, vai ne? Ne, tur ir tā lieta, ka latvietim ir jāsaprot, ka mums nedrīkst būt šī te, tagad ir labi, līdz brīdim, kamēr
ik viens latvietis Latvijā var pateikt, jā, šobrīd es jūtos labi savā valstī. Ja ir kaut viens latvietis, kurš, objektīvi iemeslu dēļ saka, es nejūtos labi, jo man kaut vai kaimiņos ir tik daudz krievi un vēl kaut kas, mums visai tautai ir jābūt mobilizētai un jāspēj sevi aizstāvēt. Par to, ka lietas tomēr lēnām, bet iet pareizā virzienā, man, piemēram, ļoti priecē tas, ka agrāk bija tādi gadījumi, tieši tāpat kā šobrīd, ka, piemēram, ja notiek ģimenē kāda nelaime, ka apkārtējie nelieks nezīmes, Un šobrīd kā tur bija ar to puisīti, kuram valsts atteicās palīdzēt, sekt ārstēšanās izdevums, un ģimene loģiski, ka tos tur 100 000 atļauties nevar, ka cilvēki 3 dienās savāca naudiņu, jo katram tas nozīmētu varbūt tur 1 eiro ziedot. Ja 300 000 ziedot, tad man liekas, jebkuru slimību var arī izārstēt. Nē, tā ir, pēc tā paša principa latviešiem beidzot būtu jāsaprot, ka uzbrukums Aivaram Gardam ir uzbrukums latviešu tautai, uzbrukums Jānim Bērziņam, kaut kādam uzbrukums Inkinam, par taisnīgu lietu, kas, vai jebkuram latvietim kaut kur rūjienā, ja kādu piekauj, vai tāpēc, ka viņš ir latvietis, tas ir uzbrukums visai latviešu tautai, un nevar teikt, jā, viņš jau pats vainīgs, redz, viņš tur, vai ne, teica, lai tie krievi brauc mājās. Tikpat labi tad jau varētu arī apgalvot tāds gadījums, ka, piemēram, ja sievieti izvaru, atvainojos, Tāpat vai? Ko viņi bija tāds īsts bruncīšs uzvilkus, pat vainīgi izprovocēja, Tur ir, tas ir tas, un tas jau ir tas tautas rakstura maiņa. Jā, mums patīk viensētnieki, dzīvojam viensētās, bet šie te saiknei, mums nav jābrauc, kā saka, jādzīvo vienam otru dzīvoklī, mums nav jābāžās otram virsū, bet mums ir jāsaprot, ka neviens cits, kā tikai mēs viens otru varēsim aizstāvēt, pasargāt, amerikānim, vācietim, holandietim vai kaut kādam afrikānim ir pilnīgi vienalga par latviešiem. Ja tā, ņemam, tā. Jā, kāpēc viņam te jābrauc karot par kaut kādu Latviju? Kas ir Latvija, jā? Man ir mana zeme. Un latviešiem ir jāsaprot, ka vispirms ir jāparūpējās par savu tautu, tā ir mūsu ģimene. Tā ir mūsu māte, par kuru mums ir jāparūpējās, un tad arī mēs spēsim parūpēties par visiem pārējiem. Taisnība. Un patiesībā par to latviešu individuālismu lieliski rakstījis Ulds Ģermanis. Jo latviešu individuālisms, šis te viensētnieciskums, ir veidojies laika gaitā dzīvojot svešu varu valdīšanas apstākļos, kad gluži vienkārši pārāk izteikti, pārāk redzama biedrošanās bija bīstama. Ja? Tas bija gan cara valdīšanas laikos, visos laikos tas tā ir bijis, ka latvietim biedroties pārāk ir bīstami. Un tāpēc katrs dzīvo tā savu dzīvi, un tad tas atkal tas izdzīvošanas instinkts. Jā, bet nacionāliem partizāniem bija jābiedrojās, lai viņi izdzīvot, lai viņi spētu karot, lai viņi spētu cīnīties pret šiem padomju okupantiem. Viņi iznāca no šīm viensētām. Viņiem arī tie, kas nesa pārtiku no šīm viensētām, pārkāpa šo te norobežošanās. Mēs neesam, mums ir tauta. Tauta tā ir kopība. Tās ir rūpes vienam par otru. Tā nav norobežošanās. Tā nav ignorance, un vēl vairāk tā nav akmeņa mešana otram. Un, diemžēl, man jāsaka arī, skatoties bieži vien tādus politiskos notikumus, ka pat politiskās partijas savējos neaizstāv. Ja mēs atminamies Iesalnieka gadījumu, Priedes gadījumu, tagad man ir kauns, tas liecina par tautu, tad kas ir partija? Ja tu esi gatavs savējo noknābāt kā vārdā, un turklāt par to, ka viņš pasaka taisnību. Tā kā, būsim tauta. Tas ir tas, ko es varu aicināt vienkārši. Jā, es domāju, ar šo mēs arī mūsu sarunu varētu šodien veikt. Paldies, ka radi iespēju un laiku atnākt. Paldies par uzaicinājumu. Ar labvakar. Nāciet ciemos uz Biedrības Latvietas biroju, gaidīsim jūs Rīgā, Ģertrūdas ielā 60,
trešdienās no 17. līdz 20. un sestdienās no 12. līdz 15. Tālrunis 2588 67 14 2588 67 14. Biedrības Latvietis raidījums Būt latvietim skan katru pirmdienu 18. ar atkārtojumu sestdienās 18. Radio Merkurs Viļņos 1485 kHz frekvencē vai internetā radiomerkurs.lv. Ar jums šodien bija laikraksta DDD žurnālisti Liena Apina un es, Alvils Bērziņš. Tiksimies nākamreiz. Ārā dzenat laupītājus, ko ar viņiem kaulēties? Kaulējieties mēnešiem, pēc kalposat 100 gadu. Šai zemē nav taisnības, dūrē tik spēks. Ziedo raidījumam Būt latvietim. Rekvizīti ziedojumiem mūsu mājaslapā latvietis.lv.